lai pašreizējos ekonomiskos apstākļos nodrošinātu Vērmanas dārza sakārtošanu atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības plānam un atbilstoši attiecīgiem saistošajiem noteikumiem, tātad jūsu lemšanai ir piedāvāts domas lēmuma projekts, ar kuru tiek nodots pārvaldīšanā pašvaldības kapitāla sabiedrībai SIA Rīgas nami, Vērmanas dārza teritorijas daļa un tai pieguloša daļa kopsumā 1770 kvadrātmetru platībā ar mērķi īstenot un pārvaldīt šo teritoriju un uzbūvēt projektu par puķu tirgas paviljonu kā īslaicīgas lietošanas būvju uzbūvēšanu Vērmanas dārzā pie Tērbatas ielas atbilstoši akceptētajām būvprojektam puķu tirgas paviljonu Vērmanas dārzā pie Tērbatas ielas. Tātad domas lēmums arī apstiprina iespējamo līguma projektu starp Rīgas pilsētas pašvaldību un kapitāla sabiedrību Rīgas nami. Līgums paredz un pašvaldība, tātad līgums paredz, ka pašvaldība pilnvaro sabiedrību un savukārt sabiedrība, proti Rīgas nami, par saviem līdzekļiem uzņemas līdz īslaicīgas lietošanas būvju lietošanas termiņa beigām, bet ne ilgāk kā uz 10 gadiem, pārvaldīt un apsaimniekot manis nosaukto teritoriju, un attiecīgi plānā ir redzams jūsu dokumentos, par kuru teritoriju mēs runājam, un īstenot projektu par puķu tirgus paviljonu uzbūvēšanu, kā īslaicīgas lietošanas būvas atbilstoši akceptētajām būvprojektam. Tātad līguma mērķis ir kultūra vēsturiskā objekta, Vērmanas dārza daļas un tai piegulošās teritorijas labiekārtošana, tātad nodrošinot attiecīgas būves uzbūvēšanu. Un tālāk arī līgums atrunā noteikums, kas nosaka, kā īstenojot projektu un pārvaldot šo teritoriju, tātad sabiedrība Rīgas nami pārņem esošos līgumus no patreizējā valdītāja Rīgas dārziem un parkiem. Attiecīgi līgumā ir arī atrunāta turpmākā darbība, kas attiecās uz būves, uz celtniecības organizāciju un būves uzbūvēšanu, atbildība par būves eksploatāciju atbilstoši eksploatācijas noteikumiem un atļauju iekasēt nomas maksas. Tas būtu īsumā viss. Paldies, Skoskungs, lūdzu. Paldies par ziņojumu. Būtu arī jauki, ja pozīcijas deputātiem būtu interesanti šis jautājums, nevis savstarpējās sarunas. Man ir jautājums, vai ir bijuši citi kādi priekšlikumi šo te puķu tirdziņu apsaimniekot, būvēt, kaut kādas investīcijas ieguldīt no fiziskām, juridiskām personām? Tātad, ja mēs runājam par laiku posmu, kamēr spēkā ir pašreizējais vai līdzšinējais līdz šodienai Rīgas domas lēmums, ar kuru mums zināmā Vērmanas dārza teritorija ir nodota apsaimniekošanā dārziem un parkiem pašvaldības sabiedrībai. Tātad pašvaldības sabiedrība arī tas ir aģentūra nodarbojās ar tātad skiču projektu izstrādi, kas vainagojās beigās 2008. gadā ar projektu izstrādi, un tātad ņemot vērā šos ekonomiskos apstākļus, kad pašvaldībai šodien nav iespējams savai iestādē izdalīt naudas līdzekļus, lai šo būvi tomēr uzbūvētu, tātad ir izskatīts priekšlikums, kas arī savukārt ir ticis izskatīts par to, ka šādu uzdevumu uzticēt pašvaldības kapitāla sabiedrībai Rīgas nami. Šāds priekšlikums ir bijis izskatīts komitejā, šāds priekšlikums ir diskutēts un skatīts investīcijas, varbūt nenosaukšu patreiz precīzi, bet investīciju padomes sēdē. Un tātad arī šajā sēdē spriežot par šo jautājumu, tas rezumē bija vērsts par labu, skats par labu tam, ka šādu pienākumu varētu veikt Rīgas nami, pašvaldības kapitāla sabiedrība. Jo šeit svarīgi ir ņemt tomēr vērā šīs vietas atbildīgo atrašanos,
tātad publisku lietošanu un pietāti pret visiem tiem noteikumiem, ko pieprasa Rīgas vēsturiskais centrs. Vai es pareizi saprotu no jūsu atbildes, ka nekādi citi priekšlikumi no juridiskām un fiziskām personām nav bijuši, ja tādu vieglu roku no Rīgas dārziem un parkiem šo projektu nodod Rīgas namiem? Tātad konkrēti... Nē, jūs varat pateikt, vai ir bijuši vai nav, tur nevajag detalizēt, es pēc tam pastāstīšu. Katrā ziņā īpašuma departamentā iesniegumu ar konkrētiem priekšlikumiem, ar finanšu plānu, ar izklāstu un redzējumu šādu dokumentu nav. Spriežot pēc manā rīcībā esošās informācijas, ir šāda spriešana notikusi investīciju padomē. Sakiet, kāpēc neizvēlēties kādu no versijām privāto partnerību šajā gadījumā? Šeit tātad es saprotu, kad šis ir tāds kā deputātu lēmums, kādu ceļu iet, bet bez šaubām ņemot vērā, ka šī ir publiskas lietošanas teritorija, ka šis ir parks, kaut kādā veidā izsolīt citām personām apbūvēji. Tas ir ārkārtīgi rūpīgi apsverams jautājums, pie tā mums ir pieredze par Vērmanas dārzu ar privātu personas sadarbību kādreiz pagātnē, kas nebija veiksmīga. Un tātad šeit bez šaubām ir nav viennozīmīgi piedāvājumi un nav saredzama tā efektivitāte, kāda varētu būt no šāda. Jā, man žēl, ka jums ir šeit priekšā jāatbild, bet tomēr, vai es pareizi saprotu, ka šim te projektam privātā partnerība nedara, tāpēc, ka vienkārši šī vieta ir tik unikāla un nav ticība privātajam partneram? Es pareizi saprotu. Tātad es uz to gribētu atbildēt tādējādi, un zināmā mērā tas būtu mans tāds kā personisks viedoklis šajā konkrētā gadījumā. Prakse par publiskās privātās partnerības pielietojumu, reālu objektu būvniecību mums ir ārkārtīgi maza, vai tikpat kā nav. Un izvēlēties šo gadījumu pilsētas centrālo vietu, patiešām tas ir ārkārtīgi atbildīgi. Un tātad šis ir tiešām nopietnas arguments, kas nerunā par labu šai privātai partnerībai. Jā, es skatos mājaslapu investriga.lv, un šeit piedāvāt privātā partnerība Ziemeļu koridoram, kas piekrīt nav Rīgas centrs. Pilsētu būvnieks izstāžu zāles celtniecībai piekrīt nav Rīgas centrs. Bet ir arī tāds piedāvājums kā daudzstāvu autostāvvieta zem Nacionālās operas, kas tomēr ir pilsētas centrs un tuvu Vecrīgai. Vai šeit nav kāda drusku tāda nesaskaņa, kad šajā gadījumā pie Saktas puķu tirdziņa tur privātā partnerība nedara, bet šajos citos gadījumos tā kā tas tiek piedāvāts? Šeit primārais arguments ir publiskās lietošanas teritorija, kam ir cits regulējums tomēr. Parks šī ir publiska lietošanas teritorija. Un publiskas lietošanas teritorija ir tāds priekšmets, kas tomēr ir apskatāms visrūpīgākā veidā. Un tie ir jābūt ārkārtīgi nopietniem argumentiem, kad mēs kaut ko izņemam no publiska lietojuma. Paldies, jautājumu man nav.